No, saka īstais Maybachs būs vai ne? Nesaprotu. Nav izskatās, ka īstais vienkārši apkarināts. Bet jauns. Jā, nav jauns. 4-litrīgais benzīns, 549 000 dirhami. 22. gada. Kurš tieši? Nē. Nē, šitas 22. gada. Veči pēc lietas veidina. Labi, ejam, pameklēsim. To pa garantiju pārlīmēs. Ejam, pameklēsim kaut kādu smukāks mašīnītes, eminieks, kaut ko tādu, kas bišķi interesantāki. Tomēr Mercedes nav mana tēma. Ierakst komentārā, Mercedes ir tava tēma vai nav? Uz ZDX vai Mercedes nepatīk? Man nepatīk, bet nav baigā simpātīgi. Jā. Bet rekusējas nav vienu redzējām, jā. Tā kā veči kaut ko saprot ar šeit. Ejam, es zinu, ka pāri ielai bija pilns ar eminiekiem, viens placis bija, vienreiz te biju. Kaut kur tur tālāk būs. Jā, un baigi dīvaini, kad mašīnā vispār cenu nav. Ļoti reti, kurai mašīnā ir cena lapa ielikta stiklā iekšā. Ja tu gribi uzzināt cenu, tad tev jāsauc ārā pārdevējs ir un pārdevējiem jāprasa, kāda cena ir. Es nezinu, kāpēc tādu sistēmu viņi piekopja, jo tu jau patērē pats savu laiku arī kā pārdevējs. Tev ienāk cilvēks prasa, kā mašīnā cenu. Viņš iziet tā, apskatās, viņi nepatīk, viņam nākamu atkal svien pie tevi prasa atkal cenu. Baigi dīvaini liekas. Bet plači daudz. ZDX satrakojās. Ko, radar nav? Kāpēc apriecājies? Nav radar. Var papriecāt. Jā, vajag plačā. Bet Trogals man šitam V8 man krietni labāk patīk nekā MK. Nu, Trogals. Kā tev? Pa kur MP zona? Par 8 cilindru. Tas tev kaķi nav, tas viss taisnēs. Nu, nē, viņam ir tāds dobāks, viņš ir tāds dziļāks. Nu. Jā, ierakst komentārā, kāpēc tā ir, kad M8 viņš ir metālisks tāds vairāk. Bet šitam jau tas dobāks. Neklausies aizmēr, klausies pat no paša motoras. Nav tāpēc kaut kāds virzaļiem gājiens garāks ir? Klaņiem? Nu, ir savādāk, tur ir savādāk, kolektori pavisam. Tad ir ieplūda šitādi savādāk. Tur ir daudz kas savādāk. Jā, visu to laikam, mēs runājam, mēs vēl joprojām braucam pa vienu ielu, kur visas mašīnas ir līdz pārdošanai. Tā kā iela patiešām ir ļoti gara. Jā, ir gadu, ka izbraucam ārā pa tur ielu. Tad iebrauc iekšā pa šī ielu. Es domāju, ka tās pergums neko vairs nenobiedēs. Šitie visi redzējuši. Jā, bija gatiņā ārā, bija nokrita iela gatiņā. Šitie veči visu dzīvē redzējuši. Iela, rekulīt līdz pašam. Jā, braucam pa labi, kad braucām, jā. Vai no te? Nē, tālāk, tad ir iebraukšana kločos iekšā. Tas izklausās, ka tev kluči beigušies jau. Nav kluči. Kluči tur ir. O, 46. Šitas tāds ātrais apskats pa plačiem.
ļoti bija neinteresanti staigāt, tāpēc, ka cenas nav ar ko salīdzināt. Katru reizi kāds saukt tādā, negribās jau tos perkums arī mocīt, es cienu viņu darbu. Un zinu, ka pie mums atnāk uz placu un vienkārši pasaules. Protams, perku, tie mani bračkas. Un tāpēc nesauc ārā katru reizi, jo viņš iekšā sēž tēņas, dzer kaifu, tiktoku skatās. Un tad pēkšņi ienesās viens gaisa mērītājs vienkārši pa cenām. Jā, šeit brauc. Un vienkārši ienesās pa cenām pļāpāt un apzinos to, ka es nepirkšu no viņa neko. Tā kā viņš brauc papļā. Nē, pie manī nevajag. Tā, pat kur te? Kemperīts forši. Izbraucām pa otru plašu galu ārā. Tā kā, jā, ieliec laiku šim video, plačiem mums izbraukājies. Reāli, jā, labi brauc, nogurdinošs pasākums. Kamēr cena nav interesanti. Vienkārši braukāt, skatīties mašīnas. Foršas viņas ir, daudz foršas, ekskluzīvas, interesantas. Bet bez cenā nav tas interesants pasākums. Tā kā ierakst nākamo, ko gribu redzēt, ko uzfilmē. Brauksim ar kamieļiem. Un vajag vēl kaut ko interesantu izdomāt, lai ko parādīt. Varbūt ir ko ieteikt nākamo video, kur filmēt. Jā, padomā. Un ieraksti komentārā, ko tu gribētu redzēt, kur tu gribētu redzēt ZDX kaut kur no striķiem lēc lejā, trosēm, uz kamieļu mūs ar zankas vai... Jā, parašūti nolēc tikot. Parašūti nolēc, tā kā no augstuma baidās, bet tā kā izrūž lidmašīnas, te jau nav variantu vairs, atpakaļ neiekāps. Tā kā visiem čau, jauku dienu. Parādīšu viņu, čau.